Labrīt! Mēs šodien sākam Latvijas attīstības progresa diskusijas. Kā zināms, pirms 2 dienām bija 2 jau diskusijas. Šodien mums ir paredzētas 3. Pirmā par drošību, pēc tam par izglītību un pēc tam par tiesisku vidi. Visi šie 3 virzieni ekonomistu apvienības domām ir svarīgi gan valsts attīstībai, gan ekonomikas attīstībai. Drošība ir pirmo reizi iekļauta to jautājumu lokā, kuriem mēs padziļināti sekojam. Un šodien šai diskusijā, manuprāt, mums ir ļoti izcils panelis, kur vadīs Aivis Ronis, diplomāts, bijušais vēstnieks, ministrs, Māris Riekstiņš, vēstnieks, bijušais ministrs un ģenerālis Graube. Līdz ar to es dotu vārdu Aivim Ronim. Paldies, Ojār, paldies ekonomistu apvienībai par to, ka jūs mani uzrunājāt šī gada sākumā un lūdzāt pasakot līdzi, kas notiek ar Latvijas aizsardzību, drošības politiku. Un, kā es saprotu, jūs to darat pirmo reizi. Es arī to daru pirmo reizi priekš ekonomistu apvienības. Es ceru, ka jūs paši secināsiet, ka tas ir bijis svarīgi. Jo tiešām drošības komponente, skatoties uz valsts ekonomikas attīstību, sociālo attīstību, ir šobrīd dēļ starptautiskā konteksta daudz svarīgāka kā jebkad. Savā ievadā es tā secināju, kad tu iepazīstināji mani un Riekstiņu stādīju priekšā, es tā jūtu, ka arvien vairāk ir to bijušo, ka tas jau sāk aizņemt daudz laika. Es ceru, ka tas mums palīdzēs, varbūt mūsu iepriekšējā pieredze un darbi palīdzēs šīs dienas diskusijā, un arī varētu būt interesanti klausītājiem, kādā veidā mēs skatāmies tad uz drošību. Es ierosinu to sadalīt 2 daļās diskusijas sākumā, kurā mēs katrs salīdzinoši īsi, es skatos skeptiski uz Māri Riekstiņu, salīdzinoši īsi izsakamies. Un tu parasti saki, ka tev ir 4 punkti, bet pie 6. jau skatītāji jau ir noguruši. Un pēc tam mums būs diskusija, kurā gan mēs paši savā starpā visticamāk diskutēsim, gan arī ceram uz klātesošo ieinteresētību. Es sākšu ar to, ka, protams, kā Latvijas drošība un aizsardzības spējas ir attīstījušās, tas ir liels plašāks konteksts. Es domāju, ka 2 runātāji arī par to mazliet pastāstīs, bet es tā specifiski gribēju skatīties uz to, kas ir šogad noticis. Un man jāsaka vienā vārdā sakot, ka Latvijas valdībā atbilstošās institūcijas, bruņotie spēki, Latvijas diplomāti ir darījuši ļoti daudz, lai mūsu aizsardzību un drošību stiprinātu, iepretim tam ārējām kontekstam, iepretim tiem ārējiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs esam saskārušies. Latvijas valdība ir palielinājusi vai nolēmusi palielināt militāro budžetu, respektīvi aizsardzības budžetu, nav kautrējusies no sabiedrības diskusijas vai faktiski otrādi ir veicinājusi diskusiju sabiedrībā par drošību, respektīvi sabiedrības iesaiste ir bijis un tas ir pozitīvi. Nākamais viennozīmīgi, ka Latvijas valdībai ir izdevies Latvijas diplomātiem iedzīvināt praksē NATO strateģisko koncepciju, kurš tad no mums ticēja 2010. un 2011. gadā, ka tā NATO strateģiskā koncepcija, kā lai saka, rezerves plāns NATO dalībvalstu drošības stiprināšanai būs jāiedzīvina. Tad Latvijas diplomāti un bruņoties spēki ir panākuši to, ka šī NATO strateģiskā koncepcija dzīvo un tiek īstenota Latvijā. Protams, tieši tāpat arī ir nodrošināta NATO dalību valstu militārā un politiskā klātbūtne Latvijai, ko arī paredz Latvijā un reģionā Baltijas valstīs. Tas ir tieši tas, ko paredz šī strateģiskā koncepcija.
viennozīmīgi mūsu bruņotie spēki ir atguvuši, ja tā var teikt, no savas mierīgās attīstības fāzes ir šogad nokļuva īpašā darba un attīstības režīmā, un šķiet, ka ir ļoti veiksmīgi ar to tikuši galā. Mūsu valstī faktiski nepārtraukti un reģionā notiek NATO militārās mācības, tāpat arī mūsu pašu bruņoto spēku, rezervistu un zemesardzes kopīgās mācības jau daudz plašāk nekā tas ir bijis iepriekš. Tas ir viennozīmīgi pozitīvi. Tāpat var pateikt, ka bruņotiem spēkiem ir izdevies ne tikai saglabāt, bet palielināt sabiedrības uzticību. Mēs to redzam kaut vai vakar, vēlreiz apsveicu Vačplēšu dienā jūs. Un sabiedrības uzticība ir liela, un tas ir gan bruņoto spēku karavīru, protams, nopelns, tāpat arī vadības nopelns. Un tas ir viens no vissvarīgākajiem aktīviem valsts drošībā, respektīvi sabiedrības uzticība bruņotiem spēkiem. Tāpat pie panākumiem, pie izdarītā es gribētu pieminēt to, ka valdība un aizsardzības ministrija ir ierosinājusi likumdošanas izmaiņas, tāpat arī normatīvos aktos, kas uzlabo un padara mobilāku bruņoto spēku pārvaldīšanu, un tāpat ir rīkotas dažādas mācības drošības sfērā, gan valsts institūcijām, gan politiskiem līmenim, gan ierēdniecības līmenim, kas arī viennozīmīgi ir pozitīvi vērtējams. Tāpat, atgriežoties pie diplomātijas, var teikt, ka mēs dažādi vērtējam, kā varbūt Eiropas Savienība kopumā ir reaģējusi uz starptautiskās situācijas ap tās robežām pasliktināšanos, vai nu tas būtu sākot no Maidana, Krimas aneksija, karš Austrum Ukrainā un konflikti Ziemeļāfrikā, Sīrijas pilsoņu karš. Tomēr mēs varam secināt, ka attiecībā uz Krieviju, ka Eiropas Savienībai tomēr ir izdevies nonākt pie kompromisa, bet tomēr kopīgās ārējās un drošības politikas nostādnes vismaz sankciju veidā. Tas arī kopumā uzskatāms ir par pozitīvu Latvijas diplomātijas panākumu. Bet ar šo pozitīvo es arī gribētu beigt pozitīvo sadaļu, bet tad, kad mēs jau ieskicēt to, par ko es domāju ir vērts runāt diskusiju daļā. Pēc jūsu abu uzstāšanās un diskusiju daļā es gribu teikt to, ka es nonācu pie secinājuma, ka ja jau apkārt mums rietumiem un īpaši Eiropai ir tādas briesmas, kādas tās ir šobrīd, un uz kurām mēs reaģējam, tā skaitā aizsardzības jomā, drošības politikas jomā, tad kaut kas acīm redzot nav noticis pareizi. Protams, mēs varam vainot Maskavu par tās politiku iepratim Ukrainai, vai par tās ārpolitiku un drošības politiku, tagad arī Sīrijā, iesaist Sīrijas konfliktā. Mēs varam teikt, ka teroristi ir vainīgi no Ziemeļāfrikā un Arābu valstīs par to, ka mēs šobrīd sastopamies ar tādu bēgļu plūsmu. Bet šķiet, ka tomēr mums pašiem vajag uzdot sev jautājumu rietumiem, tā skaitā arī Latvijai. Vai mēs esam darījuši visu pareizi, ja mums apkārt notiek tādas briesmas, kādas tās notiek? Un runa acīm redzot ir par to, vai mūsu vērtību politika, vai pareizāk sakot, vai veids, kādā mēs rietumi esam mēģinājuši īstenot vērtību politiku iepratim saviem kaimiņiem un partneriem, vai tas ir bijis pareizs? Varbūt viennozīmīgi mēs nevaram atteikties no vērtību politikas, jo visā pasaulē, un pirmkārt jau mūsu pašu sabiedrības sagaida, ka mūsu valstīs demokrātija, cilvēktiesības un visa veida brīvības tiks ne tikai garantētas, bet arī attīstītas tālāk. Tāpat arī vispārējā pasaules skatās tomēr uz rietumiem zināmā mērā kā uz piemēru. Vai nu tas būtu brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un sociālajā politikā un arī ekonomikā. Tad skaidrs ir, ka no vērtību politikas mēs nevaram atteikties, bet vērtību politikas īstenošana ārpolitikā acīm redzot prasa lielāku saikni ar reālismu.
Bet to es tā kā aicinu atstāt uz diskusiju daļu un tagad dot vārdu katram no jums. Komandieri labprāt dotu vārdu vispirms jums. Kā jūs redzat, kas šogad, un iespējams ne tikai šogad, kas ir noticis, ko dara bruņotie spēki, un kā jūs redzat tālāko bruņoto spēku attīstību un mūsu vajadzību attīstību un ņemot vērā tos izaicinājumus, kas mums šobrīd apkārt? Jā, paldies. Es laikam sākšu to, kas sveikšu visus svētkos un arī nākošajos valsts svētkos, jo patiesi vakardiena pierāda to, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk saprot manuprāt, šo valstiskās domāšanas nozīmi un šo valstisko svētku nozīmi, gan ar karavīru būt prizmu, jo karavīri jau bija tie, vai tauta un karavīri kopā tie, kas šo neatkarību izcīnīja, un tā ir reāli, un tas nav mums, brīvība nav mums dāvināta. Šī vienkāršā, bet fundamentāla atziņa ļoti, ļoti svarīga mums visiem. Jā, bet es pirms atbildēt tieši, es domāju, ka es gribētu iedot tādu nelielu kontekstu, vēsturisko kontekstu, ekskursu atpakaļ. Līdzīgi, kā jau tas tika arī darīts valsts aizsardzības koncepcijas apspriešanā, tā kā ir tie, kas dzirdēja šo varbūt arī manu dalību tajā formātā, tad es nedaudz atkārtošos, bet tas ir ļoti svarīgi tās lietas šādi sakārtot mūsu izpratnē. Tāda neliels ekskurss. Kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam un kā mēs līdz tam nonācām? Tāpat kā visas valsts, mēs no 91. gada mācījām šo valsti vadīt, pārvaldīt un saprast noteikti prioritātes, virzienus un tā tālāk. Un sākotnēji 91. gadā veidojoties zemesardze likumam par zemesardzi, mūsu izpratne bija ļoti, kā lai tas saka, tāda, te var militāri rēdzinos runāt, taktiska tāda izpratne. Tā bija tāda pašorganizējoša masa, kura cilvēku grupas patiesībā, kuras balstītas uz barikāžu pieredzēm, teiksim, brīvprātīgiem kārtības sargiem, reģionāli tautas frontes vadībā veidoja vienības. Tur bija dažāda pieredze, visdažādākā, gan lielākoties padomu armijas obligātā dienesta pieredze, tiem, kas studējuši, tiem bija rezerves virsnieku pieredze, tad pašorganizējoša lieta, tātad balstīt vienīgi un tikai uz valsts, uz pašaizsardzības spējām. Jo līdz 94. gadām atradās padomu karaspēks, Krievijas federācijas atvainojas karaspēks tajā brīdī, līdz ar to tad arī tas bija tas fundamentāls princips. Otrs bija tas, kad tauta bija gatava palīdzēt tādā milicijas izpratnē, kā mēs to klasiskāk saprotam, padomu, bet tādā milicijas izpratnē, vai žandarmērijas izpratnē palīdzēt tiesību sargāšanām struktūrām, pārvarēt tos trakos 90. gadus reketus un tā tālāk. Tad bija tāds divi virzieni, ko tad pašreizies bruņoto spēku formā, konkrēti zemesardze to darīja. Pat aizsardzības modelis, militārās aizsardzības modelis balstījās uz tādu, manuprāt, ļoti sliktu padomu laika obligātā dienesta kopiju, kurā tika paņemts viss sliktākais un nepietiekamiem resursiem, netika veidots varbūt tāda rietumnieciska vērtība izpratne, netika iemiesota. Gan attieksmē pret karavīriem, viņu attieksmē pret viņiem jau pirmām kārtām. Ja? Un tā paša dzīves vide, ēdienā, ēšana, viss tas, ko mēs pazīstam, kas radīja ļoti negatīvu attieksmi un degradēja, manuprāt, šo izpratni par valsts aizsardzību caur obligāto dienestu. Un tad nāca 90. gada beigas, kad arī vairāk sāka runāt par NATO dalību. NATO 99. gada Vašingtonas samits, kurā mēs tikām uzņemti partnerības attiecības mieram programmās, jo tur jau tika definēta ārpolitiskie mērķi iestāties NATO. Mēs vairāk sākam lietot tāds iedziens kā NATO standarti, NATO 5. pants, ko mēs visi ļoti labi iegaumējām. 22. gads uzņēma NATO. Viss šis periods izzīmējās īpaši ar profesionālās armijas veidošanas pirmajiem sākumiem un tādu dalību NATO, kurā tad iestājoties NATO, no NATO garantēs mums visu to mieru un stabilitāti. Un tas bija iesākums tādai bezrūpīga attieksme, tā var teikt, pret valsts aizsardzību kopumā, jo NATO ir tas lielais spilvens, uz kuru mēs tagad visi tās jauki gulēsim, un NATO mūs sargās, un iestājoties NATO, bez mazā var teikt, paši šeit dzimtat sabiedrībā cilvēki, īpaši no zemesardzes vai arī atvaļinātie profesionāļi, atzīst to, ka tas bija periods, kurā mēs salikām visu tā var teikt šo līdzību olas vienā grozā, NATO grozā. Iestājoties NATO,
parādījās nepieciešamības piedalīties starptautiskās operācijās, ko mēs godprātīgi patiešām ļoti profesionāli, ļoti labi izpildījām. Un tas deva ļoti lielu grūdienu mūsu bruņoto spēku attīstībai profesionālajai daļai. Mēs noekipējām, apmācījām kvalitatīvas karavīrus starptautiskām operācijām. Un visa mūsu attīstība, tāda aizsardzības attīstība balstījās uz šiem uzdevumiem. Tik daudz līdzekļu mums bija, vairāk arī nebija. Pārējā jomās patiesībā nekāda attīstība nenotika, gluži otrādi. Zemesardzē, piemēram, daudz pilsoņu joprojām par šo periodu atcerās, ka ļoti slikti, negatīvi, tādām mielēm, ja tā var teikt, jo nekas netika dots, viss tika virzīts šajā virzienā. Jo mēs 5. paragrāfu ieguvām. Nu, un Ukraina, visi šie notikumi, principā Gruzija jau sākoties, un Ukrainas, Krima, gan arī Doņetska, Luganska vēlāk, mums atgādināja to, un mēs iemācījāmies lasīt, tā skaitā arī NATO dokumentus, mūsu pašu parakstītos līgumus, ka arī tāds 3. pants NATO. Jā, 4. mēs ar pa starp jau bijām apguvuši, kad varam konsultēties, paprasīt saulēcīgi kaut ko, bez militāras iejaukšanās. Un 3. pants, kurš ļoti precīzi nosaka, kad katrai valstī jārūpēs par savas valsts aizsardzības spēju, pašaizsardzības spēju attīstību un kolektīvo. Bet mēs to kolektīvu visu laiku atcerējāmies, pašaizsardzību neatcerējāmies. Nu, tad tas atspoguļoja tādu izpratni, kas arī materializējās budžetos un visās tā tur, kur mēs esam. Un kad mēs sākām jau tagad pēc Grūzijas, pēc Ukrainas saprast to, ka NATO, pirmkārt, punkts 1, pat ar visu apņemšanos ir nepieciešams laiks, lai pieņemtu politiskos lēmumus, lai viņus arī pēc tam realizētu. Vienības pārvietojās tik ātri, cik viņas pārvietojas, kuģi peld, iespējamā konflikta zonas virzienā tik ātri, cik viņi peld, un tās jau parādījās dienas un nedēļas, un varbūt pat vairāk, kuras tad ir skaidrs, saprotami, valstī jābūt spējīgai pašai sevi aizsargāt. Tad, lūk, šis mūsu valsts attīstības plāns, militārās attīstības plāns, kas tika apstiprināts, starp citu, 12. gada jūnijā, tātad vēl pirms Ukrainas notikumiem, parāda, ka aizsardzības ministrija šajā virzienā domāja, mums ir plāns, kurš šobrīd nebija jāmaina. Uzsakātas problēmas neko nemainījām. Mēs nedaudz pārprioritizējām atsevišķas jomas, atbilstoši varbūt tām tendencēm, tehnikām, taktikām un hibrīdu kara elementiem, par kuriem es nedaudz vēlāk runāšu, tajā virzienā. Nu, tā tad jā, mēs izmantojam šo plānu. Tāda ir reālā situācija. Tāpēc es jāsaprot arī visiem, arī ekonomistiem, kad prasam, kur tad jūs bijāt agrāk? Kāpēc, teiksim, mēs daudz lietas tagad fundamentāli no nulles sākam attīstīt? Gandrīz no nulles, var teikt. Ja? Tāds pašaizsardzības spējas, jo šo spēju komplektu nosaka ļoti konkrētas darbības, ļoti konkrēti materiāli-tehniskie līdzekļi un ieroči. Un es sākšu ar tādām pamatlietām. Punkts 1. Laiks ir tā ir svarīgākā problēma. Šobrīd mums ir laiks iegūt laiku. Laiks ir mūsu uzvara. Ja mēs zinām laika periodu, spējam valstī nodrošināt drošību, aizsardzību, tas nozīmē, ka tā jau minētie NATO lēmumi var tikt realizēti, NATO plāni var tikt realizēti. Bet tam vajag laiku, un to var izdarīt vienīgi un tikai mēs paši. Tad agrā brīdināšana. Tātad mēs esam uzsākuši virkni programmu. Es varbūt šodien nerunāšu tikai pie 15. gada, jo virkni līgumi ir noslēgts šogad, nākamgad, aiznākamgad. Mēs strādājam, aizsardzības ministrija strādāja. Es domāju, mēs esam visa valsts pārvalde gluži nestrādātām, bet mēs strādājam. Tādā kā normāla biznesa plāni. Mums nav neviens plāns šobrīd, kur mēs skatāmies nākamā gadā. Ja viņš kaut kāds pabeidzās, kaut kāda apjoms, iepirkuma apjoms, tad vienīgi tādā kontekstā. Mums visi plāni ir iet cauri gadiem, un mēs skatāmies tādā ilgtermiņa izpratnē. Agrā brīdināšana. Tad spēja redzēt par mūsu robežām, ap mūsu robežām, spēja identificēt problēmu agrīnā fāzē, lai nav, kad mēs ieraugam, teiksim, kaut kādus cilvēku zaļus vīriņus, vai kādā krāsā viņi tur būs, vai kādi bruņtehnikas vienības vai lidaparāti lidojot jau pār valsts robežu fiziski. Nē, mums jābūt spējīgiem identificēt telpā, dziļumā, laikā, lai iegūtu, lai spētu arī paši sagatavoties, un varbūt arī tad, tā kā mēs esam savienoti vienotā tādā izlūkošanas informācijas apmaiņas sistēmā NATO ietvaros, tad arī līdz ar to mūsu kolēģiem dot informāciju, kas varbūt mums ir pieejama, viņiem tajā brīdī nav. Tālākais, protams, nākošais pilārs ir spēja reaģēt uz šo informāciju. Un atkal laiku mēs varam iegūt vislabāk balstoties, liedzot iespēju pārvietoties gan par gaisa strauji, gan pa sauszemi. Lai zinot, ka politiskais centrs, vadības centrs, protams, ir Rīga un paralizējot zināms lēmumu pieņemšanas procesu politiskos, tā skaitā Latvijā,
Rīgā, tad arī var tikt, tad neskaidrā situācija uzturēt ilgāk, jo beigās arī rietniem vajag ar ko tur runāt. Tad šos vienību, mēs zinām, šīs vienības pamatā ir balstītas vai veidotas šis spējas veidotas uz tādu kā desantēšanas spējām vai speciālu uzdevumu vienībām. Tad arī mūsu attiecīgie plāni balstīt uz to, lai mēs spētu kontrolēt, kas notiek gaisā, tātad pretgaisa aizsardzības ieroči, moderni prettanku ieroči, kas bruņtehnikas ātri pārvietošanos liektu. Ļoti svarīga attīstības joma ir speciāla uzdevuma vienība, jo varbūt ne visiem izpratni pareizi par zaļiem vīriņiem. Ja kāds iedomājas, ka zaļais vīriņš ir tāds kaut kāds, varbūt mednieku līmeņa staigājošs cilvēks, kas pārģērbies militārā formā, nē, viņš ir viens no vislabāk apmācītākajiem karavīriem pasaulē, kurš ieģērbies šajā formā. Tā ir speciālība, kam attiecīgi ieroči, ar kuriem, teiksim, policija nemaz nav apmācīta un ekipēta ar viņu iesaistīties varbūt tādā militārā cīņā. Proti, viņa rīcībā snaiperu šautājums vai prettanku ieroči, moderni un tā tālāk. Par viņiem var tikai vērsties, pat arī šajā hibrīda periodā. Tas nav karstas, ne par karstāvokli, runā par kaut kādiem palēkām, neskaidrām, teiksim, situācijām, kurā vēl nav karstāvoklis. Tad tādiem var vērsties atbilstošu līmeņu vienības. Un tādas ir, teiksim, speciālo uzdevumu vienība. Mehanizācija. Jā, mēs starptautiskās operācijas piedalījušies ļoti daudz izmantojuši mūsu partneru valstu spējas, lai nodrošinātu mūsu karavīru drošību starptautiskās operācijas, domādams bruņmašīnas un likt zem bruņas drošību garantēt. Mums pašiem valstī tādas nav. Šobrīd jau ir parakstīti līgumi, jau process notiek jau nedaudz vairāk kā gadu, un gala rezultātā mēs iegūsim 123 bruņmašīnas, lai mēs garantētu mūsu karavīru drošību šeit spējīgi pildīt Latvijas teritorijā viņiem dotos uzdevumus. Zemesardze. Ļoti daudz sākumā minēja. Zemesardze patiesībā ir mūsu tāda kompensācija, tā var teikt, tam, ko mūsu kaimiņi daudz runā par obligāto dienestu. Tātad virsjāgi ir iesaistīts iespējas vairāk pilsoņu valsts aizsardzībā. Tur ir dažādi veidi, kā to izdarīt, ar mobilizācijām un tā tālāk. Es uzskatu, mums modelis šobrīd ir visdzīvot spējīgākais, ja tie ir pilsoņi, kuri vēlēs aizsargāt šo valsti. Un viņos attiecīgi ir jāiegulda princips valsts pilsonim, pilsonis valstī un ne savādāk. Nevar prasīt no, tu esi brīvprātīgais nāc, bez mums pats iegādājies visu un valsts aizsargāt. Tā nevar būt, tāpēc liela līdzekļa novirzīt arī šādiem uzdevumiem. Un pēdējais no attīstībām. Vislabākais veids, kā novērst vai atturēšanas spējas, ir jau šeit uzņemt mūsu alianses partneru vienības. Jo es nevaru iedomāties valsti, kur varētu uzbrukt otrā valstī, kur atrodas vairāk simti tūkstoši, teiksim, dažādu valstu karavīri, jo viņi patiešām ir šī gadījumā ļoti, ļoti nopietns atturošs spēks, kas arī lielā mērā šobrīd notiek. Bet, lai viņus uzņemtu, mums jāiegulda atkal ir infrastruktūrā, uzņemošās valsts atbildības, mēs nevaram, tad brīvbiļete, šeit nav brīvbiļete, mums ir jāieguldās, lai mēs varētu viņus uzņemt un radīt apstākļus vietas, kur viņiem apmācīties, trenēties kopā ar mūsu karavīriem. Varbūt tie tādi ieskicēt uz galvenās attīstības virzienus, nespecificēt, kurā gadā, ja tās programmas iet cauri šiem gadiem. Vēl tik piebildi, jā, par budžetu. Kāpēc mums tāds budžeta pieaugums vajadzīgs? Lai to visu realizētu, lūk, tas ir tas budžets. Mūsu attīstības plāni ir saskaņot ar budžetu. Mēs veidojam vairākas fundamentālas bāzes lietas. Ja, teiksim, Čehija vai Čehija, citas valsts, bijušās Varšava pakta valstis, modernizē savu sistēmu. Viņiem ir viss šīs spējas bāzē. Viņiem vajag kvalitatīvāks ieroči. Mēs virkni jomu veidojam no nulles. Ja tā ir tā fundamentāla atšķirība, ko varbūt arī gadreiz sabiedrībā visi varbūt nav padomājuši par to, kad mēs sākām 91. gadā veidot aizsardzību, mums nebija neviena paša Kalašņikova, nekā nulle, pilnīgi nulle spējas. Tur būtu policija pistols vai milicija tajā laikā vēl. Tad, teiksim, Čehiem, Poļiem un tā tālāk viņiem bija visbalansēta aizsardzības sistēma, tikai attiecīgi austrumos ražot ieroči, bet viņiem tas viss bija, mums nebija. Un mēs veidojam tāpēc no nulles, bet mēs esam tālu tikuši. Paldies! Paldies! Noteikti būs vairāk jautājumu par atsevišķiem momentiem, gan ko jūs teicāt, gan arī par pagātni, gan arī par, es domāju, visticamāk arī par nākotni, par budžeta izlietojumu, par personālu sastāvu, skaitu, jo visu šo atbildību, visu to atbildību un tās jomas, kuras jūs aprakstījāt,
Mums ir tikai daži tūkstoši mūsu bruņotajos spēkos, kā profesionāli dienestā esoši karavīri. Un, cik es saprotu, tad Sauszemes spēkos ir mazliet vairāk par 1000 cilvēku. Tas ir apmēram, es tā paskaitīju, kāda liela Imantas vai Purvciema 9 stāvu mājas iedzīvotāji. Visi varētu ar savām ģimenēm dzīvot tādā mājā. Respektīvi, pie visu tā funkciju daudzumu, kurus jūs aprakstījāt, tas skaits nav īpaši liels, tas nozīmē liela slodze. Bet pie tā mēs atgriezīsimies tagad. Rieksniņkungs. Paldies. Pirmkārt, paldies Ekonomistu apvienībai par uzaicinājumu un par iniciatīvu jūsu ikgadējā pasākumā diskutēt par drošības jautājumiem. Es domāju, ka tas ir ļoti labi un no manas puses tikai apsveicami, ka aizvien vairāk nostiprinās viedoklis, ka drošība un ekonomiskā valsts attīstība īstenībā nav atraujami procesi, ir savstarpējā miedarbība. Ilgtermiņa ekonomiska attīstība bez drošības, bez stabilitātes nav iespējama. Līdzīgi kā drošības stiprināšana, kas prasa neapšaubāmi arī finansu ieguldījumus, nav iespējama bez valsts ekonomiskās attīstības. Tā kā no šī viedokļa raugoties ļoti apsveicam, ka Ekonomistu apvienība ir pievērsies šim jautājumam, arī domājot un strādājot pie jūsu interesējušiem jautājumiem. Otra lieta, manuprāt, ir svarīgi arī apzināties, ka lai ne tikai diskutētu, bet vēl jau vairāk, lai lemtu par pareiziem soļiem drošības stiprināšanā valstī, ir ārkārtīgi svarīgi pareizi saprast, kas notiek. To bildi, kurā mēs atrodamies, saprast, kas notiek plašākā ģeogrāfiskajā telpā, tad mūsu reģionā un tieši šeit mūsu kaimiņos. Un, ja drīkst, varbūt es burtiski tā telegrāfiski tomēr centīšos iezīmēt, kā drošības vispārējo situāciju redz NATO galvenajā mītnē, kur vēl 2 mēnešus atpakaļ man bija tā privileģija un arī gods pārstāvēt Latviju kopā ar citām 27 valstīm, skatoties, kāda ir kopējā drošība politiskā aina un kas NATO organizācijai būtu jādara. Es domāju, ka nebūtu pārspīlēti teikt, ka šobrīd Eiropa vai, teiksim, NATO Eiropa un Eiropas Savienībā atrodas vissarežģītākajā drošības politiskā situācijā kopš augstā kara beigām. Protams, bija konflikts Balkānos, bet tas tomēr vairāk bija reģionāla rakstura konflikts, protams, ar lieliem riskiem pāraugt plašākā konfliktā, bet tomēr beigu galā ar starptautiskās sabiedrības kopīgiem pūliņiem šo te konfliktu izdevās, kā saka, pārtraukt, un kā mēs redzam, valstu attīstība Rietumbalkānos ir dažādi, ir dažas valsts, kas ir ļoti progresējušas, dažas valsts, kas joprojām varbūt savās reformās stagnē, bet katrā ziņā tas vairs nav konflikts, par ko cilvēkiem Eiropā, politiķiem, militāru personām ļoti būtiski sāpētu galvu. Protams, ir jautājumi Kosovā un atsevišķi detaļas, par kurām mēs varam, ir interese tālāk padiskutēt. Šobrīd tie 2 galvenie drošība politiski izaicinājumi ir Eiropas dienvidos un Eiropas austrumos. Eiropas dienvidos tie ir plašākie tuvie austrumi, Ziemeļāfrikā, gan ar pilsoņu kariem, gan ar terorismu draudiem, ar pilnīgi nekontrolētām un pieaugošām bēgļu plūsmām, kur, protams, no drošība politiskā viedokļa viens no būtiskākiem apdraudējumiem ir tas, ka caur šo bēgļu plūsmu Eiropas kontinentā var ienākt, un kā mēs arī redzam no ziņām publiskajā telpā mēdījos, ka tiek jau viens otrs identificēts cilvēki, kas ir ar savu pagātni ļoti skaidri parādījuši savu teroristiskās tieksmes, intereses, dalību dažādās organizācijās, respektīvi ienākt Eiropā ar tālajošiem mērķiem, radīt nestabilitāti Eiropas telpā. Tā kā šis, protams, mums ir jāapzinās. Otrs lielais izaicinājums saistās ar to, ko pēdējos 2 gados ar savu politiku realizējusi Krievijas federācija. Diemžēl jāatzīst, ka pēdējo 20 gadu rietumu politika, un varbūt es daļēji pieskaršos tam jautājumam, vai ko tu uzdevi, vai rietumu politika ir bijusi kaut kā realizēta nepareizi. Tas, kas attiecās uz rietumu politiku iepratim Krievijai,
viņa nav sasniegusi cerētos mērķus. Tam ir bijuši vairāki iemesli, īpaši 90. gados un varbūt 2000. gada sākumā. Rietumi daudzas norises, vai tas būtu Krievijas dalība tā sauktajos iesaldētajos konfliktos Piedņestrā, Kalnu Karabahā, Abhāzijā, tos centās norakstīt, ka taču visiem jāsaprot, impērija ir sagrabusi un tādas fantomu izjūtas droši vien rodās un cilvēkiem, politiķiem Krievijai ir jādod laiks kaut kā adaptēties jaunai situācijai. Tā kā tika pievērts acis. Līdzīgi tas, kas notikās Čečenijā, 2 kari Čečenijā, tie tika norakstīti, ka tā lūk ir Krievijas iekšējā lieta, gan jau, lai viņi paši tiek galā, starptautiskā sabiedrība īpaši aktīvi tur neiesaistījās. Karš Gruzijā, 2008. gads, arī tika meklēti pamatojumi šeit Krievijas intervencijai Gruzijā, Gruzijas prezidenta politikā, un arī Gruzijas prezidents, tālaik prezidents Saakašvili personībā tika norakstīts uz to, ka viņš ir ļoti emocionāls, neracionāls, bieži izvēlās ne tos epitetus, apzīmējot Krievijas vadošās amatpersonas, kas, protams, rada papildus spriedzi divu valstu attiecībās. Jāsaka, tas, kas notika Krimā un pēc tam Dienvidaustrumu Ukrainā, šķiet ir atvērījis acis rietumu valstīs, ka mums Krievija, diemžēl, šobrīd ar šīs politikas realizāciju nav vairs uzlūkojama kā partneris vai kā strateģiskais partneris, par ko tavas pieminētajā 2010. gadā Lisabonā apstiprinātajā NATO strateģiskā koncepcijā ļoti jūsmīgi NATO dalībvalstu vadītāji izteicās, ka mēs vēlamies būvēt strateģiskās partnerattiecības ar Krieviju. Krievija tāda vairs netiek uzlūkota. Viņa tiek uzlūkota kā pieaugošs potenciāls drauds. Neskatoties uz to, un šeit atkal daļa atbildes uz tavu jautājumu, ka no rietumu puses tika darīts ne tikai tas, ka rietumi varbūt nedaudz pievēra acis, cenšoties atļaut Krievijai to, ko varbūt citām valstīm nebūtu bijis iespējams darīt savā politikā. Rietumi spēra virkni ļoti būtiskus soļus, Krievijai piedāvājot privileģētu statusu dažādos starptautiskos fórumos, dodot vietu G8. Krievijai tika dots speciāls status sadarbībā ar NATO, izveidojot NATO-Krievijas sadarbības padomi. Faktiski līdzīgi status nevienai citai valstī savā laikā dots netika. Krievija tika uzņemta Eiropas padomē laikā, kad notika Čečenijas karš, skaidri apzinoties, ka Krievija neatbilst tiem standartiem augstiem Eiropas padomes. Tā kā virknes modernizācijas programmas no Eiropas Savienības puses, virkni modernizāciju programmu. Tā kā, es domāju, lielā mērā, ja mēs varam runāt par kaut kādām rietumu kļūdām, tad tās ir, ka rietumu politika bija balstīta uz to, ko sauc tulkojumā uz cerību domāšanu. Cerot, ka gan jau aizies, kā saka, labajā, pozitīvajā virzienā. Vienlaicīgi es nevarētu piekrist, ka visā visumā rietumu politika ar šo te vērtību politiku bija neveiksmīga, jo, ja mēs paskatāmies uz valstīm Centrālā Austruma Eiropā, tajos pašos Rietumu Balkānos, Baltijas valstīs, mēs redzam, ka šī politika no rietumu puses atbalstīt šo valstu reformas, ja tās pieturās pie šīm te vērtībām un iet uz priekšu pareizajā virzienā, ir rezultējusies labi. Gan šeit Baltijā, gan Centrālā Austruma Eiropā, gan arī ar dažiem izņēmumiem Rietumu Balkānu valstīs. Pat arī bijušajā PSRS telpā, Gruzijā, Ukrainā, Moldovā iet neviegli, varbūt dažkārt grūti, bet tomēr tā virzība uz politikas balstās uz vērtībām, uz brīvo tirgu, uz tiem principiem, uz kuriem arī būvēta Eiropas Savienība, lielā mērā ir devusi pozitīvus rezultātus. Jā, bet atgriežoties pie tā vispārējā konteksta. Tātad tas, kas notika Ukrainā, tad ne tikai liek pārvērtēt, kas ir Krievija vai partneris vai potenciāls pretinieks, bet ņemot vērā to, ko viņi praktiski dara,
ne tikai šīm militārām operācijām Ukrainā, bet arī attīstot savus bruņotās spēku spējas, veicot neplānotas mācības, tepat arī tuvu pie mūsu robežām. Lielā mērā liek aliansei, NATO aliansei raudzīties, ko mēs varam likt tam pretī. Mūsu reģionā, protams, es domāju, šie jautājumi ir īpaši būtiski, tāpēc, ka tas fakts, ka Krievija ir mūsu tieši kaimiņš, tas izsaka ļoti daudz. Ja mēs redzam gan šīs pieaugošā mācību intensitāti, ja mēs redzam infrastruktūras attīstību, ko Krievija veic pie mūsu valsts robežām, gan gaisa spēka bāze Ostravā, gan tāpat jau bēdīgi slavenā Pleskavas desanta divīzija netālu no mūsu robežām, tad ņemot vērā to, ko Krievija praktiski pēdējos 2 gados kādu darbību ir veikusi, liek uzlūkot arī šo infrastruktūru no cita redzes leņķa. Un, es domāju, tie, kas ir bijuši militārā dienestā vai lasījuši literatūru, skaidri saprot, ka desanta karaspēks diezinu vai var tikt uzskatīts par tādu klasisku aizsardzības militāru vienību. Viņam ir pilnīgi citi uzdevumi. Par Krieviju, vai mēs viņu pareizi saprotam? Es domāju, arī tas ir svarīgi. Bieži vien, un arī Rīgas konferencē, kas tikko kā dažas dienas atpakaļ notika, kāds no panelistiem runāja, ka lūk, ir slavens teiciens, ka Krievija ar prātu nesapratīsi. Es domāju, ka Krievija pati ir ieinteresēta šīs tēzes attīstīšanā, jo tādējādi tiek mēģināts radīt situāciju, ka pasauli ir īstenībā neziņā par Krievijas patiesiem nodomiem. Un tas viņiem zināmās situācijās dod laika handikapu rīkoties un realizēt politiku un arī operācijas, ka tas ir nepieciešams. Es domāju, ka Krievija ir ļoti labi saprotama. Es domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jālasa to, ko saka Krievijas šī brīža vadītāji vai vadītājs. Viņi konsekventi realizē to politiku, ko viņi publiski pieteikuši, savu militāro spēju attīstību, tā skaitā līdz 2020. gadam panāk, ka apmēram 70% no Krievijas militārā ekipējuma būs pilnībā modernizēta, šobrīd tie kā 30%. Mēs redzam, kādas viņi izdara mācības no sliktā piemēra tie pašā Gruzijā. Gruzijas karš īsts kariņš, bet parādīja veselu virkni problēmas, kas attiecās uz komandu vadības ķēdi un citām lietām. Viņi konsekventi mēģina šos te iztrūkumus novērst. Mums jāskatās, ko saka Krievijas prezidents. Šajā ziņā es domāju, ka ļoti zīmīgi, daudziem varbūt tas ir pagājis garām. Viņa izteikumi, tad prezidents Putins 2014. gadā, uzstājoties ikgadējā Valdaja konferencē, neskāpēc, pieminēja Nikitu Hruščovu, kurš savā laikā ne tikai kurpi vicināja no tribīnes ANO, ne Krievijā vai ne PSRS iekšpolitiski, bet ārpolitiski vicināja kurpi. Un draudēja, bet Putins šo te Hruščova laiku pieminēja, sakot apmēram tā, ka tai brīdī rietumi un NATO viņš piesauc arī specifiski, saprata, ka labāk ar šo cilvēku likt viņu mierā un izrādīt attiecīgu respektu. Jo savādāk viņam ir tomēr tik daudz to raķešu, kas zina, kas tur var notikties. Un es domāju, ka šī brīža Krievijas politikā, ko viņi realizē, arī mēs varam redzēt šīs līdzīgās iezīmes, censties panākt šo te respektu, turot arī citus neziņā. Mēs jau tagad arī publiskajā telpā ir visādi pētnieki un daļēji pētnieki, kas izsakās, zīmē tādas katastrofālas scenārijas, ja Krievija sāk pielietot kodolu bruņojumu, kam gan arī ir viens pamatojums, jo Krievijas militārā doktrīnā ir diezgan interesanta tēze par to, ka Krievija zināmos apstākļos būtu gatava pielietot taktiskos kodolu ieročus, lai deeskalētu krīzi. Jūs varat iedomāties, kas nozīmē, kad notiek krīze un tad tiek izmantotas dažas kodola raķetes, un tad visi saprot, ka tiešām situācija pārāk sarežģīta, varbūt jāpārtrauc, jāļauj Krievijai kaut kā varbūt mierīgāk realizēt savu politiku. Tā kā es domāju, ka mums ir vienkārši jālasa tas, kas tiek teikts, un jāizdara no tā savu secinājumu. Secinājumi tiek izdarīti, nobeidzot manu sākuma intervenciju. Es domāju, tas ceļš, kas tika uzsākts pirms Velsas samita pagājušā gada septembrī,
Tālāk, teiksim, NATO spēku adaptācija, militāro plānu pārskatīšana, kur nepieciešams šīs papildus mācības, ko arī šeit Latvijas iedzīvotāji ir pietiekoši daudz, par kurām tiek informēti. Gatavoties Varšavas samitam par tālāku alianses adaptāciju, es domāju, jautājumi tiek risināti pareizā virzienā, vai viņi ir pilnīgi, kā saka, 100% atbilstoši katras atsevišķas individuālas NATO dalībvalstis cerībām un gaidām. Tas ir cits jautājums, jo tomēr alianse darbojas pēc konsensus principu, 28 valstīm jāvienojās, bet šeit tomēr pēdējais punkts un atkāpe, kas, manuprāt, ļoti būtiska. Pēdējais jau bija pirms... Tas bija priekšpēd, tas bija mans 6. punkts, tagad ir 7. punkts. Tātad bieži vien tie ļaudis, kas arī mēģina zīmēt tos sliktos attīstības scenārijus, kā vienu no iemesliem, ka lūk, NATO nespējas rīkoties pietiekoši ātri, piemin to, ka lūk, 28 valstis, kamēr jūs tur novienosieties, tur paies stundas, varbūt dienas, varbūt nedēļas, un tikām jau lietas tiks izdarītas nelabvēlīgi NATO alianses interesēm. Es aicinātu tiem visiem, kas šo tēzi mēģina atkārtot un uzsvērt, izlasīt rūpīgi Vašingtonas līguma 5. paragrāfu, kas runā par to, ka bruņota uzbrukuma gadījumā notiek ne tikai kolektīva alianses atbilde uz šo apdraudējumu, bet arī atsevišķu individuālu alianses valstu rīcība. Un ja mēs tam pieliekam pretī Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Baracka Obamas ļoti, manuprāt, politiski stingro uzstāšanos Tallinā pagājušā gadā, tad man jāsaka, un ņemot vērā arī man šo 4,5 gadu pavadīto laiku pie NATO galda, man nav šaubu, ka krīzes situācijā nepieciešamais atbalsts tiks saņemts. Paldies! Es domāju, tagad mēs pārējām pie diskusiju daļas. Tagad tu jau, kā jau visi lielākā daļa Latvijas diplomāti labāk runā par Krieviju nekā par Latviju. Tā sanāk, protams, šo pašreizējā situācijā. Bet noteikti pie Krievijas un tās rīcības motīviem un ko tālāk prognozēt, mēs noteikti diskusijā atgriezīsimies. Bet es gribētu ļaut komandierim varbūt ieskicēt tālāk par to, ko jūs plānojat nākotnē. Kā jau es teicu, tas funkciju daudzums, kurš gulstas uz bruņoto spēku pleciem, īpaši šajā situācijā, tādā starptautiskā saspringtā situācijā, pie tam ar kaimiņu, kurš šobrīd gan ar mums, gan ar mūsu partneriem, sabiedrotajiem nav vislabākajās attiecībās. Kā jūs redzat, tas mūsu bruņoto spēku skaits, karavīru skaits, virsnieku skaits, zemesardzē iesaistīto skaits, vai tas ir pietiekams, ņemot vērā visas tās ieroču grupas, kuras jāiegādājās, kā es teicu, funkcijas. Kā jūs redzat to? Tas ir viens jautājums, un otrs, tomēr mēs esam ekonomistu apvienībā. Pieaugums aizsardzības budžetā, tēriņos. Kā jūs redzat, cik daudz no tā, ko jūs plānojat iegādāties vai kam jūs plānojat tērēt naudu, cik no tā ir iespējams apgūt šeit pat Latvijā uz vietas, respektīvi arī mūsu uzņēmējiem, vai no infrastruktūras celtniecībā, vai arī piegāžu lietās, kur iespēja piedalīties. Jo, protams, tas ir apmēram pieaugums ir ievērams, tas noteikti var arī palīdzēt sildīt mūsu ekonomiku. Lūdzu, samies. Jā, paldies. Jāsaka, ka tas ļoti labs jautājums attiecībā uz par katram. Tāpēc minējuši reiz ciparus. Ja mums 15. gadā mūsu budžets šobrīd mēs runājam par 257 miljoniem un pret 367 miljoniem 2016. gadā, jāsaka, svarīgākā varbūt atbilde uz jūsu jautājumu būtu, ka investīcija daļa ir palielinājusies no 17 uz 28% un personāla izmaksas pret to absolūto budžeta summu ir pirmo reizi zem 50%, 45% pret 52% šī gadā. Ko es ar šiem cipariem gribu teikt, ka
ka mēs, ja tā var teikt, neapēdām vairs budžetu, kā bija līdz šim. Mēs patiesībā investīciju sadaļa vispār, viņi tikai 15. gadā tā īsti parādījās. Un tur, ko runāt par kaut kādu iesaisti vietējās rūpniecības vai ražotāju atbalstu iesaisti, mums nav iespējams. Fiziski nav iespējams. Taisnības labāk jāsaka, ka nosaukties attīstības jomas skar augstās tehnoloģijas lielākoties. Un līdz ar to tur nemaz Latvijas tirgus tādas preces nepiedāvā, bet arvien vairāk un vairāk mēs domājam par to un sadarbojamies ar mūsu biznesmeņiem, ar uzņēmējiem, ar federāciju, konfederāciju par to, kādā veidā izmantot Latvijas šos potenciālus, kā piemēram arī joprojām notiek sarunas par to, kā iesaistīt Latvijas uzņēmējus pašā piemedzētā mehanizācijas projektā, lai varētu apkopu un aprūpu virkni un citu darbību veikt šeit uz vietas Latvijā, nevis izmantot varbūt kādas starptautiskās no ārpus Latvijas atrodošas kompānijas vai fiziski vietas. Attīstība jau nesastāv vienīgi un tikai no augstām tehnoloģijām, protams, tad, kad tur var būt teltis, tur var būt daudz arī bezpilota lidmašīnas un tā tālāk. Ir lieta, ko mēs tiešām varam palīdzēt, un mēs arī to darīsim. Tāds ir uzstādījums, gan politiskais uzstādījums, gan arī mūsu paša vēlme maksimāli risināt šos jautājumus Latvijā. Bet mēs esam Eiropas Savienības valsts, un to es atstātu tad Saeimas vai politisko lēmēju rīcībā. Diemžēl virkne nosacījumi, kas attiecās uz iepirkumu procedūrām un tā tālāk, mūs ierobežo. Bet es kā šīs valsts pilsonis, ne tikai komandieris, es teiktu, ka es labprāt un daudz vairāk tērētu līdzekļus šeit Latvijā uz vietas. Vēl viena tāda lieta, es gribētu varbūt papildināt, ir vai turpināt to tēzi par ieroču, par Krievijas attīstību un ieroču varenību. Tad ļoti būtiski atcerēties, kad pirms viņi rada savus ieročus, viņi jau, teiksim, strateģiskās komunikācijas jomā, šajā melu dezinformācijas jomā jau veids karam līdzīgas, teiksim, darbības vai pazīmes, ko varētu definēt kā karu. Un proti, pirms viņiem tas viss ir, viņi, teiksim, kā viņi pasniedz savu pašu pēdējās paaudzes tanku, zinot Krievijas rūpniecības, varbūt vismaz iepriekšējo pieredzi, līdz šāda tanka masveida produkcija, līdz masveida produkcijai šāda tanka, paies daudzi gadi, bet tiek radīta sajūta, tiekam ietekmēti mēs, mūsu sabiedrotie, ar to, ka mums ir kaut kas vairāk nekā varbūt patiesībā ir. Tādējādi radot sajūtu, pēc kā mēs visu to daram arī mēs šeit Latvijā, kāpēc mēs to liekam, tāpat mēs nespēsim aizstāvēties, tāpat mēs esam mazi nevarīgi pret to visu. Lūk, tas ir veids, kā uzbruk mūsu pārliecībai, un arī, kas varbūt arī var atspoguļoties, pieminēto budžeta nepiešķiršanai. Tāpat nav vērts, ko mēs darām, tāpat nav vērts. Nē, tad tie ir, jāsaka, tā ir tāda ļoti spēcīga dezinformācija, es teicu, meli arī, jo mēs runājam arī mūsu gadījumā par augstajām tehnoloģijām un katrai viens tāds salīdzinājums. Mēs nekad nespēsim piegādāties tik daudz tankus, neviena tāda valsts ar līdzīgu mūsu ekonomiku, lai varētu likt pretī atbilstošu skaitu iespējamu tanku, teiksim, ienākšanā Latvijas teritorijā. Bet mēs varam pirkt modernākos prettanku ieročus, kur darbības precīzi, teiksim, iznīcināšanas procents vai koeficients ir pār 90%. Ja? Mūsu ekonomikas ir salīdzināms. Mēs varam iegādāties tik daudz pasaules modernāko prettanku ieroču, cik pretiniekam iespējami tanki ienākt šī teritorijā. Tas pats attiecās uz moderniem pretgaisa ieročiem. Ja tas helikopters maksā 10 miljonus, ko mēs nespējam pretnostatīt, mēs nepirksim, bet mēs varam nopirkt par 1 miljonu, pusmiljonu, cik maksā pretgaisa iekārtas un pretnostatīt viņus un neļaut lidot brīvi. Ar to es gribu teikt, ka neļausim sevi tādā psiholoģiski ietekmēt un nostādīt kā tādas nabadziņas, nevarīgas un viegli sakaujamas. Labākā saruna, kad man bijušā sakarā ar Ukraiņu brīvprātīgiem, kuri bija rehabilitācijas procesā šeit Latvijā, es viņiem tikos. Un par to varenību man 5 cilvēki no brīvprātīgās, viens no brīvprātīgām vienībām teica, mums ir bijuši kontakti kaujas kontakti ar speciālistu vienībām. Viņi saka, viņi mūk. Viņi tāpat mūk kā visi. Viņi radījuši šo varonības un varenības tādu etosu, neuzveicami un tā tālāk. Viņi saka, Ukraiņi saka, viņi mūk. Viņi ir cilvēki un neglorificējiet viņus tikai dievdēļ, neglorificējiet, nepadodieties šai psiholoģiskai iedarbībai. Tas varbūt daļa atbildi to, ka karš jau notiek šajā līmenī, jau karš notiek, mūsu prāta līmenī karš notiek. Un
Kāds saka, ka nav vērts ieguldīt valsts aizsardzībā, ka tas viss pazūd, nav tā. Tagad atbildot par personālu. Jā, patiesi šobrīd mums ir tikai aptuveni 5000 nedaudz zem profesionāļu, 8000 zemesargi, no kuriem visi vēl nav pienācīgi ekipēti un apmācīti. Līdz ar to mēs patiesībā runājam par nedaudz mazāku skaitu. Mūsu attīstības plānos un šeit pieminētajā jau diskutētajā budžetā ir iekšā arī personāla pieaugums. Bet mūsdienu karavīrs vairs nav tikai vienīgi karavīrs ar šauteni, varbūt pieminētā sauszemes vienība. Jā, ir operācijas, kas jāveic, jābūt spējīgām veikt ar vienkārši kā karavīrs, individs. Bet ja viņš tiek ekipēts un apbruņots ar modernākiem ieročiem, tad viņa efektivitāte daudzkārt palielinās un varbūt tādam lielam skaitam masām vairs nav nozīmes, jo tā ir tāda jauka līdzība, kad sākotnēji mēs zinām Šveices našu, mēs visi zinām Šveices nazīšu, kur tad, ja sākotnēji karavīrs radīts kā tas pamata asmenis, kam ir viens uzdevums ar zobenu kaut ko darīt, tad mūsdienu karavīrs ir kā Šveices nazīts, tur ir viss krūgriezes iekšā un tur ir nagus var griezt un tā tālāk. Viņš ir apaudzis, viņš ir ļoti tāds, kur varbūt tas asmenis tikai viena no viņa spējām, bet viņš ir attiecīgi jāsagatavo. Līdz ar to skaitam šeit nebūtu nozīme. Ja mēs nebūtu NATO, ja mēs plānotu par aizsargāt šo valsti vieniem pašiem, tad būtu jādomā par totālās aizsardzības principiem, kādi bija Skandināvijas valstīs, kur šobrīd gaisa mazumā, tādi, kādi joprojām tiek uzturēti Šveicē, un kas ir visdārgākais aizsardzības modelis, visdārgākais, lai nebūtu šeit nekāds ilūzijas. Mēs runājam par aizsardzības modeli un par šiem skaitļiem, kas ir nepieciešami esot NATO alianses atrodoties. Ja mēs izstātos no alianses, es nākamā dienā nāktu pilnīgi kā komandieris, pilnīgi citu pieprasījumu, pilnīgi citu plānu. Tāpēc jāpaturprātā šie konteksti, ka šie skaitļi nav paredzēti valsts pastāvīgai pašaizsardzības uzdevumiem ilgstošā laika periodā. Tāpēc arī iesāku savu tēzi, sakot, ka mūsu uzvar ir laiks. Mūsu uzvar ir laiks. Paldies. Paldies. Atgriežoties pie punktiem, secinājumiem, kurus tu minēji un ieskicēji Krieviju. Protams, Latvijai, kā NATO un Eiropas Savienības dalība valstī, ir ļoti būtiski visi mūsu kopīgās izaicinājumi, visi mūsu kopīgai teritorijai, vai no dienvidiem, vai no austrumiem, bet tā kā mums tuvāk ir austrumi. Kas ir tas? Tu vēl līdz septembrim biji Briselē, sēdēji padomē NATO. Kas bija tas, ko jūs diskutējāt, vai kas visbiežāk izskanēja kā skaidrojums Maskavas motivācijai, tam darbībām, ko Krievija veic, ieskaitot militāros manevrus, ieskaitot bruņošanos, ieskaitot konfliktu ar Ukrainu, Sīriju? Kas ir tā motivācija? Pēc tavām domām, vai arī tā, vai ko tu dzirdēji aliansē? Es domāju, ka tāds viens punkts, kas būtu tas galvenais motivators, acīm redzot, pat nav. Tur ir kombinācija no dažādiem elementiem. Tur ir gan šī unikālā Krievijas geogrāfija ar 16 kaimiņu valstīm, ar nemaldos pārdesmit 1000 kilometru garu robežu. Viņu skats uz pasauli kopumā un šie 370 grādu draudu analīze, pēc kā Krievija iziet savu aizsardzības jautājumu risināšanā. Vēsturiskā pieredze, es domāju, pēdējo 20 gadu pieredze un aizvien vairāk Krievijas politiskās aprindās pieaugošu, varbūt man pat jāsaka, tāda paranojas skatījums uz to, ka PSRS sabrukums, par ko arī prezidents Putins ir izteicies, kā zināms, ka lielākā ģeopolitiskā stratēģija pagājušajā gadsimtā, ka tas ir bijis rietumu un NATO inspirēts process, kas beigās ir novedis Krieviju tādā pazemojošā stāvoklī. Tā kā vēlmē atgūt savu lielvaras statusu. Un es domāju, ka arī, ja Krievijas sabiedrībā cilvēkiem parunāt, tad viņiem šis jautājums ir svarīgs. Krievijas nācijai viņi vēlās, un arī Putina piesauktā Hruščova šī epizode, viņi vēlās, lai pret viņiem tiktu izrādīts zināms respekts, bet neskapēc viņi ir izvēlējušies šo respektu iegūt ar šo agresīvo ārpolitiku, zināmām hegemoniskām tendencēm, ar imperialistiskām ambīcijām, nevis, lai radītu savas valsts to tēlu pievilcību, caur valsts modernizāciju,
caur perfektu izglītības sistēmu, kur cilvēki no pasaules gribētu braukt mācīties, ar sasniegumiem zinātnē, ne tikai, kas attiecas uz militāru raksturu programmām, bet plašāk. Viņi ir izvēlējušies šo te pirmo ceļu, pastāvot ekonomikai, kāda viņi ir, nereformējot tātad resursu bāzēta ekonomika, kas arī šobrīd Krievijas ekonomikai, kā mēs zinām, rada lielas problēmas dēļ šīm te cenām. Tā kā es domāju, tur ir kombinācija no dažādiem elementiem. Tas, ko NATO kā raugās uz to un ko liek pretī, es domāju, ka mēs atgriežamies pēc būtības, lai gan neviens nesaka, ka tas ir atkal jauns augstais karš, visi cenšas teikt, nē, mēs neesam jaunā augstā kara situācijā. Bet tas, kas attiecās uz praktisko darbību, es domāju, NATO atgriežas 67. gada Harmela ziņojuma gultnē, ja tā drīkst teikt. Tātad toreiz Beļģijas ārlietu ministrs Harmels vadīja darbu pie ziņojuma izstrādes, kādā veidā aliansē, kas būtu tie galvenie uzdevumi. Un toreiz tika definēti divi svarīgākie pīlāri - spriedzes mazināšana un pārliecinošas aizsardzības spējas. Spriedzes mazināšanas ziņā tiek mēģināts, un šis tas arī notiek, tomēr uztaustīt kaut kādu saskarsmes punktu, kur Krievija ar rietumiem vai rietumi ar Krieviju var atrast kopsaucējs, piemēram, plašākā ārpolitiskā kontekstā tās bija Irānas kodolprogrammas sarunas. Tagad ir mēģinājumi Vīnē diskutēt par situāciju Sīrijā. Notiek militāro ekspertu līmenī konsultācijas, lai izvairītos no neparedzētiem vai pēkšņiem pārpratumiem gaisa telpā, vai tas būtu Sīrijā vai kur citur, lai neradītu iespēju kaut kādiem jauniem konfliktējošiem momentiem. Bet tajā pašā laikā stingri strādājot pie aizsardzības spēju stiprināšanas, par ko arī ģenerālis Graupieši pietiekoši plaši runāja, un aizvien vairāk NATO diskusijās vietu aizņem nosaukums vai temats, kas saucās deterrence, atturēšana. Tad, kad 2011. gadā es ierados Briselē, tad par atturēšanu vai deterrence īstenībā nerunāja. Tas skaitījās politiski nekorekti. Tas vairāk bija tāds tiešām augstā kara laika termins. Tagad aizvien vairāk par to tiek runāts, kādā veidā NATO, lai izvairītos no iespējamiem konfliktiem nākotnē, no aizsardzības darbībām, no kara darbībām savā teritorijā, kā radīt pietiekoši iespaidīgu un pamatotu un ticamu atturēšanas politiku, respektīvi attīstot savas aizsardzības spējas, izvēršot infrastruktūru, lai jebkuram potenciālam pretiniekam, un šeit pat nebakstot ar pirkstu, vai tā būtu, teiksim, kāds kaimiņš austrumos vai dienvidos vai kur citur, pirms viņš izšķirās par uzbrukumu NATO dalībvalstī, jebkurai viņš rūpīgi izkalkulētu riskus, saprotot, ka NATO alianses spējas atbildēt ir tik būtiskas, ka zaudējumi varētu būt, kas ir daudz lielāki nekā tie potenciāli ieguvumi. Tā kā tas ir tas, uz ko šobrīd balstās tā domāšana, un tālāk jau zem tās nāk apakšā tie praktiskie elementi - plāni, spējas, reaģēšanas ātrumi un tam līdzīgi. Paldies. Es jūtu, ka ir jautājumi. Lūdzu. Es domāju, ka būs daudz jautājumu, jā, un es gribētu pat iesākt un rosināt jautājumu, varbūt vairāk Mārim Riekstiņam, par to, kā mēs runājam par drošību. Proti, vai mēs runājam pietiekoši, vai mēs runājam par maz, vai mēs pareizi runājam. Un es domāju Latvijā, bet pieredze Mārim ir daudz plašāka. Kur ir tā robeža starp baidīšanu, kas noteikti nav pareizi, bet arī starp bezrūpību, par kādu kļūdu citā kontekstā minēja ģenerālis. Jo es kā pilsonis, kā nodokļu maksātājs, es varbūt pat arī pieņemu, ka man nebūtu pilnīgi viss jāzina, jo es tā vismaz kā ekonomists pieņemu, ka varbūt ir jābūt drošības jomās un armijas jomās, kur ne katram pilsonim viss ir jāzina, bet no otras puses es gribētu justies droši, ka tā naudas pietiek būtiskākajām jomām, un kad es varu būt droši, ka tā nauda arī pareizi tiek tērēta.
Un šajā jautājumā man liekas paldies par atklātību ģenerālim, kurš principā minēja to, ka jā, mums bija labi nodrošināti mūsu karavīri, kas bija ārpus Latvijas, bet gan armija, gan īpaši arī zemesardze, ļoti daudz kas pietrūka. Un, manuprāt, mums vidū ir Ulmanis, kurš, manuprāt, ir galvenais vai viens no rosinātājiem tam, kad cilvēki Latvijā vāc naudu zemesardzē, kas noteikti ir ļoti labi un apsveicami, bet arī cik daudz un vai to dara, cik daudz to mēs darām no valsts budžeta. Jā, un pats pēdējais, es domāju, ka būs vēl daudz citu jautājumu. Vai es pareizi, teiksim tā, kā es sapratu Rīgas konferences to galveno teiksim, ziņojumu, es sapratu apmēram tā, ka rietumi to beidzot ir tā kā pieņēmuši, un NATO, kad ar Krieviju var sekmīgi runāt, tomēr demonstrējot paši savu spēku, gan militāro spēku, kur, protams, ka NATO ir milzīgs pārsvars, gan, protams, gan teiksim, savu spēku, kur noteikti spēks ir demokrātijai, mūsu vērtībām un tā tālāk. Un ja tā, tad kas no tā varbūt izriet mums Latvijā? Es ierosinātu vēl, ka tiek uzdot jautājumu. Tad pēc 3 jautājumiem tad arī... Jā, varbūt man arī viens jautājums visiem 3 kungiem. Jā, Mārtiņš Bondars. Tātad mēs redzam, ka risku būtība ir mainījusies un konflikta būtība mainījusies teiksim, pēdējā 10 gadē. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz to pašu karu Ukrainā, mēs ļoti labi apzināmies to, ka tur ir it kā citas valsts, jau Krievijas karaspēka iesaiste, bet tas konflikts nav starp Ukrainu un Krieviju, bet tas notiek Ukrainas teritorijā. Un tāpēc, ka šie dažādie, teiksim, riski un apdraudējumi mainās, armijai iespējams ir jāveic arī pietiekoši dažādas funkcijas, ko iespējams pagājušā gadsimtā armijām nebija jāveic. Un tāpēc kritiski kļūst sadarbība starp armiju, diplomātisko dienestu, drošības dienestiem un iekšlietu struktūrām. Un ņemot vērā, ka jūs katrs sēžat uz savu krēslu, ne tikai šajā panelī, bet arī profesionālajās dzīvēs, vai ne? Vai jūs varētu novērtēt, kā jūs vērtējat šo sadarbību starp bruņotajiem spēkiem, iekšlietu struktūrām, drošības dienestiem un diplomātisko dienestu šodien? Elīna Egle, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja. Un es varbūt atsaucoties uz to pirmo jautājumu, kas tika uzdots par vērtībām, manuprāt, vērtības parasti pierāda ar darbiem. Un, ja mēs runājam par darbiem, tad runājot jau tādā plašākā izpratnē, runājot par to, ko mums vēsta Eiropas aizsardzības aģentūra, tātad visas Eiropas Savienības valsts pēdējos gados ir investējuši 8 reizes mazāk aizsardzībā, kā to ir darījusi viena ASV. Tā kā par vērtībām un darbiem par savu drošību, domāju, mēs noteikti varam paraudzīties arī tādā Eiropas prizmā. Bet runājot, ko tad mēs šajā situācijā varam darīt, lai tās vērtības iesakņotu, manuprāt, mums būtu jāmācās no tā, kā šīs vērtības iesakņo NATO struktūras, un NATO struktūras savam biznesam, saviem zinātniekiem dod laiku. Viņi dod laiku saprast, kādas būs nākotnes spējas, kas mums ir jāattīst, kādas būs lielās programmas un projekti, kuras mūsu valsts attīstīs. Un mums ir bijis ļoti veiksmīga sadarbība mūsu pārstāvniecība NATO, tā skaitā Riekstiņkunga personā. Un, lai mēs arī Latvijā šīs lietas darītu daudz ilgtspējīgākas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi veidot šādu pašu konsultāciju mehānismu, dialogu starp industriju, zinātni un drošības sistēmu, lai stundā X, pat ja mums nav tehnoloģijas, bet viņas mēdz samaitāties, lai mēs spētu viņas arī remontēt, labot, uzturēt un tā tālāk. Un te ir jautājums, kas ir tās kompānijas, ar kurām mums ir jāsadarbojās un kuru tehnoloģiskās spējas mums ir jāspēj pārņemt. Tāpēc mans jautājums ir par to, vai mēs esam spējīgi veidot šādu dialogu un būt gatavi tam, ka mēs spējam ne tikai šodien paļauties uz ārējo palīdzību, atsevišķu spēju nodrošināšanā, bet ka mēs arī sildot savu ekonomiku, tomēr nodrošinām šīs spējas ilgtermiņā. Paldies. Jā, Edmunds Krastīņš.
Māris mazliet pieskārās tai tēmai, bet man mazliet citu veidu jautājums. Es pats kādreiz mēģinot ekonomikā prognozēt, saprotu, cik tas ir grūti, bet manas tās analītiskās spējas varbūt nav tik lielas. Bet tomēr es saprotu, ka rietumos analīzē un prognozēšanai tiek veltīti diezgan liela resursi. Kā jūs varētu pakomentēt, kāpēc šīs prognozēšanas rezultāti ir tik slikti? Ne tikai Krievijas gadījumā ar Krimas aneksiju un notikumiem Austrumu Ukrainā, bet arī ar Krievijas rietumiem negaidīto iesaistīšanos Sīrijas situācijā, tāpat ar arābu pavasara notikumu prognozēšanu un pilnīgo Eiropas pārsteigumu par bēgļu krīzi, kas arī zināmā mērā ir drošības apdraudējums, jo šobrīd jau vismaz 3 vai 4 valstis ir būtībā apturējuši Schengenas zonas darbību, un ja tie notikumi attīstās, ir arī tādas prognozes, kas saka, ka Eiropas Savienība var beigt zināmā mērā pastāvēt. Kā jums šķiet, kāpēc tur nav tā rezultāta? Paldies! Kurš no jums sāks? Jā, labprāt. Varbūt pirmais atbildot uz Ojāra jautājumu par šo te publisko komunikāciju, baidīšanu un šīm lietām. Es domāju, ka tas ir tiešām tāds miljonus eiro jautājums, jo no vienas puses neapšaubām ir svarīgi Latvijas sabiedrībai pietiekoši skaidri izstāstīt to reālo ainu drošības politikā, apdraudējumu ziņā, lai sabiedrībā būtu arī atbalsts tiem lēmumiem, ko pieņem politiķi parlamentā, lemjot par valsts budžeta asignējumiem. Cilvēki nesapratīs, kāpēc ir jāpaukstina asignējuma aizsardzības jomai, ja viņiem nebūs izstāstīta, kāda tā reālā situācija. Tā pašā laikā ir jāatrod, lai gan es ceru, ka ļoti grūti atrast to robežu, kurā brīdī cilvēki šo te skaidrojošo stāstu sāk uztvert kā baidīšanas stāstu. Es nezinu, varbūt mums nav nepieciešams par katru lidmašīnu, kas mums šeit pielido tūmā mūsu teritorijā, cilvēkiem tur īpaši par to stāstīt un radīt kaut kādas viņiem negatīvas izjūtas, bet kaut kādai līnijai tur būtu jābūt. Citas daudz ir iespējams mums nacionāli, tas ir viens stāsts, bet arī starptautiski, diemžēl, tie baidītāji ir lielākā skaitā. Tikko Ukrainā sākās šis Krimas aneksija un karš Dienvidaustrum Ukrainā, bija ļoti daudz publikācijas par to, kas tad ir nākošais. Baltijas valsts ir nākošais. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir daudz krievalodīgie. Tādā ļoti primitivizētā veidā mēģināja mūs ielikt tajā pašā kategorijā kā Ukraina. Arī baidot. Un, diemžēl, tas rezultāts, ko es zinu no savām sarunām ar vienu otru Latvijas pārstāvi, ārvalstīs vēstnieku, ka uzņēmēji, kuri nāk uz vēstniecību interesēties par biznesa iespējām, par investīciju iespējām mūsu reģionā vai mūsu valstī, ja agrāk skaidra lieta interesējās par nodokļu sistēmu, par labu pārvaldību, par korupcijas esamību, neesamību, par tādiem jautājumiem, tad tagad faktiski viens no pirmajiem, ja ne pirmais jautājums, ir par vispārējo drošības situāciju. Tā kā ir jāapzinās, komunicējot šo te visu ainu plašākai sabiedrībai, lai mēs neaizējam pat tālu. Bet, vēlreiz, cik tas daudz ir iespējams tīri mums nacionāli, man ir grūti pateikt. Par prognozējumību, domāju, Edmund, labs jautājums. Tādā ziņā, ko es tagad varu par šo te pateikt, lasot šos te izlūkdienesta ziņojumus vai apkopotos dažādu NATO dalībvalstu izlūkdienestu ziņojumus, es varētu teikt, ka izlūkdienestiem, ko gan, piemēram, attiecībā uz Irakas ķīmisko ieroču programmu Sadama laikā, amerikāņi atzīst, ka viņiem nebija pilnīgi skaidra tā bilde, bet tomēr visā visumā, es domāju, ka izlūkdienestiem skaidrība vai iespēja prognozēt lietu attīstības ir diezgan laba, ja neteiktu augsta. Bet tajā brīdī, kad varbūt šīs te prognozes saskarās ar to politisko dienas kārtību un realitāti dažādās valstīs, es jau teicu par šo te wishful thinking, par cerību domāšanu, kad gan jau beigās būs labi, vai ja teiksim, kaut kas varētu būt slikti, tad tas nebūs manā leģislatūras periodā, jo līdz vēlēšanām ir palicies tikai gads. Un es šeit nerunāju par Latviju, es domāju, visā visumā. Katrā valstī šis te vēlēšanu kalendārs, iekšpolitiskā dinamika. Tad faktiski
tā atšķirības starp dienestu vērtējumu un prognozēm un politiķu vēlmi to ņemt kā savas darbības galveno pamatu, ņemot vērā šos politiskos dažādus elementus, es teiktu, tā varbūt ir galvenā problēma. Labi. Jā, paldies. Varbūt secībā sākšu arī ar Keknu par to biedēšanu. Es domāju, ka mums ir tā realitātes atspoguļošana. Jā, var piekrist Riestīnkungam par to, kur tā robeža, kur biedēšana, informēšana. Es domāju, ka mēs šobrīd esam izsis no komforta zonas, kurā mēs esam bijuši ļoti, ļoti ilgu laiku, kurā mēs neesam bijuši jau kopš kā valsts, kā tauta, es teiktu no 90. gada vidus. Un tad sekoja dažādi ekonomiskie satricinājumi, vai tur sociālie, vai kā savādāk, bet šī joma bija atstāta, kā es teicu, tādā novārtā. Mēs tagad īpaši jau pēc NATO, mēs esam tādā rozā mākoņos bijām, mēs esam NATO 5. paragrāfs, kurš skolā, man liekas, jau 5. klases skolnieks jau zina 5. paragrāfu, ja, un tas arī bija tas mūsu domāšanas pamatā. Un pēkšņi izrādās, ka mums pašiem jādomā, ka tā ir realitāte. Realitāte ir daudz skaudrāka. Tā kā tā tad bišķi tāds modinātājs zvans. Pie kā es gribēju teikt, tas nav, Riksnīkungs jau minēja to arī daļai, ka tas nav unikāls kaut kas Latvijai. Šī pamošanās un šī biedēšana, sabiedēšanas sajūta skar visas valsts, daudzas valsts. Arī komfortabla, teiksim, mietpilsoniskā sabiedrība daudzās valstīs ir arī pēkšņi pamodināta, arī, domāju, Rietumē Eiropā. Un viņi nav pārāk apmierināti to, kas notiek. Un šī tāda kopēja tendence. Jā, vai vajag katru lidmašīnu, nevajag katru lidmašīnu, nezinu, kur tā robeža sabiedēt, ja kāda tas biedē, jā, bet ja kāda tas atgriež realitātes sajūtā, manuprāt, tas ir pareizs process, jo mums ir jāinformē par šo situāciju. Un par ekonomisko es varbūt tā nedaudz daļai piekristu, ka ne jau tāpēc, kad mēs kaut ko sakam presē vai kāda cits valsts stāsta par aktivitātiem pie mūsu valsts robežām vai dienvidu robežām, tas iemesls, kāpēc ekonomisti pirmi uzdod vēstniecībā šos jautājumus. Viņi vienkārši seko līdz procesē, viņi to zina neatkarīgi no tā, vai mēs tur uzrakstījām Delfos par 3 lidmašīnām 2 reizes dienā vai nē. Tas vienkārši ir kopējā procesa tādi. Viņi notiek pasaulē šobrīd, un viņas, protams, tas uztrauc. Par Bondarkunga jautājums par hibrīdu karu, es sauktu par hibrīdu karu uzdevumu risināšanu valstī. Jā, es domāju, šī ir vissvarīgākā joma, kura sakārtošana pat gandrīz neprasa līdzekļus. Šis ir administratīvs process, vairāk kā koordinēt starpinstitucionālo sadarbību robežsargiem, manā gadījumā, no bruņoto spēku viedokļa, robežsargiem, valsts policiju. Tas ir organizatoriski administratīvi pasākumi. Un te ir tieši tas pats, un es ļoti daudz arī konsultējies un runājos arī mūsu amerikāņu kolēģiem, un tā ir tieši tas pats, kas notika viņiem pēc 11. septembra, kad atklājās, kad institūcijas, lielas, jaudīgas institūcijas, nekoordinē savas rīcības tādas kā centrāla izlūkošanas pārvalde, ar federālu izlūkošanas pārvaldi, tur vietējā policija un viss tur. Un tad viņi rada tādu konceptu kā Homeland Security vai tāda valsts, tādu pašmājas aizsardzības, teiksim, mājas, kaut kādu drošības modeli. Jā, tas mums ir, es domāju, šis process notiek, es esmu diezgan gandrīz kā komandieris, man pavisam nesen bija ļoti ilgstoša sanāksme, kur mēs kopā ar valsts robežas apsardzes priekšnieku un viņa padotajiem gājām cauri mūsu pildāmiem uzdevumiem. Bet tas, principā, pirmais vissvarīgākais. Ja mēs nedarīsim secinājumu šajā jomā, tad es nezinu, tad mēs nespēsim realizēt vispārējos, jo šis neprasa līdzekļus. Ja katrā ziņā nav liela tāda, kas ietekmē. Tie vienkārši ir procesa jautājumi. Mūsu izpratnes jautājumi. Kaut gan arī tā tendence, jā, pēc tam nesen svaigs. Aizvakar bija mūsu valdība iesaistījās krīzes vadības, tādā, menedžmentu vadības mācībās, kopā ar šeit šobrīd dislocētajām ātrās rēģēšanas korpusa štābu Latvijā, un kuri, protams, mēs visi piedalījāmies, gan es kā bruņoto komandieris, gan man blakus bija robežsardzes komandieris, un tā tālāk priekšnieks, un visi iesaistītie bija. Tā kā mēs esam pareizi virzienā neejam, un šie lēmumi tika šādā veidā arī tieši tādā veidā radīti. Bet, ātrums šeit ir nozīmīgs. Par dialogu vietējo industriju. Eglis kundzes jautājums. Jā, es varbūt atbildēšu kā NBS komandieris, jo politika, protams, ir tāda, ka jāatbalsta, un mēs arī darīsim to, bet šobrīd varbūt tie līdzekļi, lai mēs ietu to ceļu, kādu iet, teiksim, īpaši Amerikas Savienotās valsts, un vairāk cits arī Francija,
nedaudz, kuri jaudas ekonomiskās atļauj ieguldīt jau budžeta līdzekļus, teiksim, research and development, attīstības un tādā izpētes, tādā mūsu akadēmiskā līmeņa cilvēkos, lai pēc tam to rezultātu materializētu caur ražotnēm un tā tālāk. Ja. Nu, jā, es zinu, ka tāds process rucāsies, jūs to arī zināt, mēs runājam arī mūsu pētniekiem, atsevišķām laboratorijām, gan Tehniskā universitātē, gan vēl šur tur, bet Barikāda principā komandā jāsaka tā, ka šobrīd tiešām ir jāpabeidz bāzes iepirkuma, bāzes lietas ir jāizdara, vienkārši var līdzekļi nepietikt visam. Bet ceļš tā virzienā viennozīmīgi ir ejams. Tas ir, manuprāt, vienīgais ceļš, ka mēs varētu runāt par kaut kādiem iespējām ieiet arī starptautiskos tirgos ar to produktu, kas var tikt ražots Latvijā. Tas ir nozīmīgi. Tālāk, Krasnīkunga jautājums par prognozi. Jā, es domāju, tur ļoti izsmeļoši atbildē. Vēstniekungs bijušais, vai gan vēstnieks, tas ir tā mūža tituls tomēr. Tāpat kā armijā, jā, patiesi informācija ir. Tā nav, ka nav. Kādā veidā mēs viņu secinām, un ko pēc tam ar šo apstrādātu informāciju, izcenot informāciju dara lēmumu pieņēmēji. Tā, manuprāt, viena no vislielākajām problēmām, un tas nav nekas unikāls atkal rietumos arī pie mums Latvijā, bet tur es varbūt, kas parasti tādos gadījumos saks novilkšu formas izpateikšu, bet šobrīd formas tērpā es atturēšos komentēt, bet tas arī nav pārmetums, varbūt, jo izlūkošanas informācija strādā uz tādiem matemātiskiem modeļiem, uz tādu informāciju pieejam, bet strateģiskā vidē tomēr ir daudz nezināmie, kas var pamainīt situāciju, un tie arī tiem politiskiem lēmumu pieņēmiem jābalstās, jādomā arī par sociālām problēmām, pat Latvijā un tā tālāk. Tas ļoti komplekss jautājums, kur varbūt tā viennozīmīgi pārmest nevar, ka kāds nav rēģies. Bet es vēlreiz apstiprinu. Informācija, teiksim, dažādu izlūkošanas analītisko centru valsts rīcībā ir jaudīga. Un varbūt arī, jā, es atbildēšu arī par Latviju. Jo kādreiz saka, kāpēc mēs to vai to nedarām vai nereaģējam, un vai mēs esam droši, ka mēs pamanīsim, arī mēs esam daļa. Mēs vairs neoperējam, Latvija vairs neoperē tikai ar izlūkošanas informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir 28 valsts, ir NATO informācijas sistēmas, ir NATO štābi, kur arī seko monitorē. Tā kā mēs esam tādā lielā globālā, ja tā var teikt, izlūkošanas bildē, kura mums dod tādu prognozējumības sajūtu. Ir atsevišķi izņēmumi, bet tie klasificēti šeit nerunāšu, bet principā mums arī nevajadzētu tik ļoti domāt, ko mēs tur Latvijā tagad zinām un ko prognozējam. Nē, mēs tomēr esam NATO, un NATO dod mums šīs iespējas arī prognozēt un piedalīties kopējā analīzes procesā. Jā, varbūt visam īsi par to industrijas lietu. Tātad NATO aizsardzības plānošana, kas ir tāds ciklisks process, cenšas definēt vai identificēt spēju iztrūkumus, tos, ko sauc par capability gaps. Un, ja nemaldos, šobrīd tādi ir 16, kas ir definēti, sākot no augstas precizitātes ieročiem un tā tālāk. Tie nav īstermiņa projekti, tie ir ilgtermiņa projekti. Un skaidrs, ka Latvijā nekad mēs nespēsim ražot kaut ko tādu, lai atbildētu uz visiem šiem iztrūkumiem. Bet es tikai varētu aicināt jūsu konfederāciju, es pieņemu, ka jums ir dialogs ar aizsardzības ministriju, kas tomēr par šiem jautājumiem visvairāk darbojās, gan Latvijā, gan arī Briselē, būt dialogā par šiem te spēju iztrūkumiem un domājot nākotnē, saprotot, ka tie ir ilgtermiņa projekti, skatīties, vai ir kaut kādas nišas, kur Latvija ar savu produktu var tikt iekšā. Es zinu, ka atsevišķos nišas tādos momentos mūsu uzņēmēji jau šo to ir darījuši. Tā kā, es domāju, tas ir tas reālākais ceļš. Atgriežoties pie tā, ko tu iepriekš teici par to, kā tu redzi tālāko politiku NATO attiecībās ar Krieviju vai pieeju, vai tu to saucīji par cerību domāšanu, var to nosaukt arī citā vārdā par pašapmānu, ka rietumi jau no paša sākuma apmānīja sevi, piedēvēdami Krievijai spējas un galvenais vēlmi kļūt par daļu no kopīgās rietumu civilizācijas un par daļu no kopīgās rietumu politiskās, juridiskās un ekonomiskās telpas. Krievija pati ir principā pateikusi dažādos fórumos, jau tagad dažādās prezidenta Putina runās, ka viņi nav tādi,
kāda ir Eiropas Savienība, kaut gan ļoti daudz kas kopīgs ir, tā skaitā arī vērtības piemien, draudi ir kopīgi. Kā tu redzi, vai tad atteikšanās no šī pašapmāna ir notikusi? Labi, ja tā ir notikusi Krievijas ziņā, vai atteikšanās no pašapmāns arī nav bijis tas, ka vēlme atsevišķu Eiropas Savienības dalību valstu, atsevišķu NATO dalību valstu vēlme iesaistīt Ukrainu pēc iespējas ātrāk Eiropas Savienībā, NATO, piesaistīt Grūziju pēc iespējas ātrāk, piesaistīt Moldovu, tos pašus Rietumbalkānus tu pieminēji. Vai tas arī nav bijis pašapmāns, vismaz daļā no dalībvalstīm, daļā no Eiropas vai NATO institūcijām, tāpat arī par Ziemeļāfriku, par Arābu valstīm, par Arābu pavasaru? Vai arī tur nav bijis pašapmāns, ka daļa no opozīcijas, kādā no Arābu, vienalga no kur ņemsim, kur ir bijušas šīs te pārmaiņas, ka viņi nes kaut kādas demokrātiskas vērtības, kārtību, jaunu pieeju cilvēktiesībām tur. Kas notiks ar, kā lai saka, kopā ar šo te, ja mums ir bijusi cerība domāšana ne tikai Krievijas virzienā, bet varbūt arī daudzos citos virzienos. Kādā veidā, kā tu redzi uz priekšu, kā to var koriģēt šo politiku? Eiropas Savienība ir pateikusi, ka saprot, ka rakstīs jaunu ārpolitisko koncepciju. Vai Eiropas dalībvalstis ir gatavs tam? Vai Latvija ir gatava kaut kādā veidā mainīt pieeju? No tā, ko es dzirdēju, šogad esmu dzirdējis, tad faktiski, kā jūs teicat, viss, kas ir darīts reaģējot uz to, ka Krievija ir kļuvusi savādāka mums kaimiņos, ir bijis pareizi. Savas drošības stiprināšanā. Bet vai mēs neieslīgstam vienkārši tādā reaģēšanas rīcības vektorā, bet kaut ko arī varbūt koriģēt, varbūt ir tomēr jāuztur arī divpusējās attiecības ar Krieviju politiskā līmenī. Mēs tomēr esam kaimiņu valsts. Krievija iepretim mums, lai gan komandieris teica par hibrīdu kara elementiem, informatīvo karu, kurš ir Krievija iepretim rietumiem. Tad tomēr ir piemērs, tad, kad mums bija finanšu un ekonomikas krīze valstī 2009, 10, 11, Krievija ļaunprātīgi neizmantoja šo krīzi, lai kaut kādā veidā destabilizētu situāciju Latvijā. Krievija bija diezgan konstruktīva, vismaz mūsu divpusējās attiecībās. Tad pašapmāns, kādā veidā rietumi var koriģēt savu politiku? Aizsāk, mums ir maz laika palicis. Jā, pavisam maz. Man šķiet, ka šajā situācijā, kāda ir izveidojusies, visticamāk kaut kādas jaunas stratēģijas, diez vai pareizais, bet es paužu savu personīgo viedokli. Kādas jaunas globālas lielas stratēģijas ir pareiza atbilde. Šobrīd šķiet, ka tā situācija ir tāda, kas prasa ad hoc svarīgus nekavējošus risinājumus, gan attiecībā uz Krieviju, gan attiecībā uz Ziemeļāfriku, to reģionu, kurienes nāk šie nestabilitātes draudi. Krievijas gadījumā, es domāju, tā ir tāda soli pa solim politika no starptautiskās sabiedrības kopumā, un es domāju, ka pirmais tāds atskaites punkts varētu būt krīze Ukrainā, Minskas vienošanās izpilde, mēģinot, kā saka, Krieviju saukt pie zināmu saistību izpildīšanas no savas puses. Tas, protams, netraucē dalību valstīm un kaimiņu valstīm Krievijas, kā arī Latvija, censties izmantot savu dialogu, lai šo lietu virzītu uz priekšu, bet es domāju, ka fundamentāla atšķirīga rietumu politika iepratim Krievijai nav iespējama, kamēr Krievija nemaina savu modus operandi, jo tik daudz ir pārkāpts starptautiskās tiesības no Krievijas puses ar šo te Ukrainas karu, ka to nevar vienkārši tā izlikties, ka to mēs neredzam, jo tad mēs zaudējam savu vērtību politiku, un tad ir džungļu likumi, un es domāju, nelielām valstīm, kāda ir Latvija, tas būtu ļoti, ļoti riskanti. Džungļu likumi, kur izdzīvo lielākais un stiprākais, es domāju, nav mūsu interesēs. Mums ir, vēl viens jautājums. Paldies. Pirmkārt, paldies, Ojār, ka tu man uzaicināji. Paldies panelistiem. Mans jautājums ir par to,
kad man patīk, ko komandieris teica, kad neļausim, lai mūs sagrauj psiholoģisks pretinieks. Mēs bieži vien runājam par to, mēs esam maza valsts, mēs nevaram, priekš kā mēs vispārīgi te ņemamies, un mēs tā kā tādā upuru lomā bieži uzvedamies. Un tad arī vēl mums ir, kā tik minēts, politiķi un saimnes deputāti, kas arī īstenībā nav vienprāts par budžetu un par aizsardzību un drošību. Un cilvēki bieži vien, ko es jūtu savā tajā kampaņā, ka bieži vien cilvēki jūt, ka viņi nepiedalās, viņam nav teikšana un nepiedalās procesos. Un, piemēram, Ukrainā ir tā saucamā brīvprātīgo kustība, kur cilvēki ziedo un dod naudu armijai. Un teiksim, ko mēs Latvijā varētu darīt, lai patiešām nebaidītu, jūs jau atbildējāt, bet lai cilvēki jūtās, ka viņi piedalās procesos. Protams, viņi var iestāties zemesargos, bet vai vēl varētu kaut ko darīt? Paldies. Paldies. Es tomēr nedzirdēju atbildi, tomēr īsti, cik tālu zemesardze ir nodrošināta. Es esmu noziedojis un aicinu citus ziedot arī zemesardzei atbilstoši Ulmaņa kunga iniciatīvai, bet vai man tas vēl ir jādara un cik daudz varbūt tas ir jādara? Cik no optimālā, protams, ka droši vien vienmēr var nodrošināt arī ļoti, ļoti daudz, bet cik no optimālā jūs uzskatāt šobrīd zemesardze ir nodrošināta? Es atbildēšu tā, ka tā kustība patiesībā, vai šis aicinājums viņš ir vairāk tāds sabiedrības atbalsta funkcija, nevis kāda reāla, varbūt, spēju uzlabošana, jo tās programmas, kuras mēs esam izstrādājuši, viņas ir apstiprināts gan jaunajās politiskās iniciatīvās, gan arī mūsu budžeta ilgtermiņa attīstības plānos, lai mēs noekipētu modernu zemesargu. Tāpat kā profesionāli kari mēs runājam par 10 līdz 100 miljoniem. Tās ir milzīgas summas. Mēs šobrīd jāsaka tā, esam gandrīz pašā sākuma fāzē. Mēs gribam apbruņot un ekipēt zemesargu atbilstoši 21. gadsimta prasībām. Mēs esam pašā sākuma fāzē. Paldies! Es domāju, ka tas bija ļoti skaists jautājums arī tam, lai mēs noslēgtu diskusiju un arī optimistisks, jo, kā jau es teicu, viens no maniem secinājumiem attiecībā uz šo gadu ir, ka ir pieaudzis ļoti lielā mērā sabiedrības atbalsts bruņotajiem spēkiem un ticība. Līdz ar to arī jūs, misija, kur jūs esat uzņēmies veicināt arī, lai cilvēki ziedo zemesardzei. Es domāju, tas ir ļoti skaists noslēgums. Bet vēl viens mazs komentārs, ja? Pavisam īsi gribēju arī pateikt paldies un sakot, redziet, tā atbilde par to biedēšanu patiesībā slēpjās arī šīs dienas sarunā, šīs dienas formātā, jo tas nozīmē, ka drošība ir kļuvusi par aktualitāti. Tā ir realitāte, kas mums ir. Un atbilde, es domāju, tā ir mana pārliecība, tas nav tikai lozungs. Vakardienas notikumi, vakardienas cilvēki ielās svecītes ar ģimenes, ar bērniem, tā ir atbilde. Tā ir atbilde, un ticiet man, iespējamais ienaidnieks skatās neskaita tikai tankus vai ieroču pret tanku, viņš skatās šo tautas garu, un tā nav frāze vairs. Un šis tautas spēks nav mērāms skaitliskajā sastāvā. Nav tāpēc lielāka tauta nav skaitliski stiprāka vai garīgi stiprāka, garā stiprāka. Mazas tautas, mēs esam diža tauta, liela tauta, tāpēc, ka mēs esam garā stiprums, tādiem jābūt ir. Tāda man pārliecība. Paldies ģenerālim, paldies diplomātiem. Un es vēl gribu pateikt, ka 12:00 mēs turpināsim arī ar ļoti svarīgu jautājumu Latvijas attīstībai, proti izglītību, kur paneļa vadītājs bijušais izglītības ministrs Roberts Ķīlis, šobrīd profesors Rīgas ekonomikas augstskolā. Paldies!